Ziemassvētku vecītis guļ savā gultā un domā. Drīz jau Ziemassvētki. Bērni gaida Ziemassvētku dāvanas un dažādus brīnumus. Pēc tam nāk šaubas, jo laika palicis ļoti mazs, bet tikai mazākā daļa ir izdarīta. Pienāca rīts, taču Ziemassvētku vecītis ir ļoti bēdīgs, jo viņam šķiet, ka viņš viens pats visu nepaspēs izdarīt. Vēl nepietiek nepatikšanu, jo galvenais rūķis dusmīgi paziņo, ka ir vīlies Ziemassvētku vecīti, jo dāvanas nav paveiktas un brīnumi vispār šogad nenotiks. Gatavojot dāvanas, Ziemassvētku vecītis bēdājas. No bēdām Ziemassvētku vecītis gandrīz sāk raudāt, un tāpēc, ka viņam ir neizsakāmi bēdīgi. Vislielākā bēda ir par to, ka viņš nepaspēj sagādāt brīnumus bērniem, tā sakraujot daudzu bērnu sapņus un cerības. Bēdīgi Ziemassvētku vecītis iet gar upes krastu un skums. Viņš nezina, kā dāvāt bērniem brīnumu. Tā viņš pārdomā savu dienu un pārmetumu. Nākamajā dienā Ziemassvētku vecītis ir pavisam sabēdājies, jo Ziemassvētku vakars ir šodien, bet brīnumu nav. Pēkšņi viņš pārbīstas, jo kaut kas liels nokrīt no debesīm. Izrādījās, ka tā bija smaidīga zvaigzne. Zvaigznīte pastāstīja Ziemassvētku vecītim, ka viņš esot viņas lielākais elks, tāpēc, ka viņš iepriecina bērnus un pūlas viņu labā. Viņa apņēmās padarīt laimīgus bērnus, dāvājot tiem brīnumus. Vecītis zvaigzni nosauca par Ziemassvētku laimes zvaigzni. Tā zvaigzne tagad sadarbojas ar Ziemassvētku vecīti un dara brīnumus.